Ziemassvētku laiks ir brīnuma gaidīšanas, labu darbu darīšanas un prieka dāvināšanas laiks. Dinamo Rīga jau vairāku gadu garumā cieši draudzējas un sniedz atbalstu Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai. Un šogad Bērnu slimnīca kopā ar Bērnu slimnīcas fondu un draugiem no tipogrāfijas Mūksala aicināja savus draugus izveidot vienu kolosālu grāmatiņu Veseļojies ar prieku. Ikdienā Bērnu slimnīcā veseļojas ļoti daudz bērniņu, un citreiz tas laiks, kas jāpavada slimnīcas telpās, velkas kā tāda pasaulē garākā gumija. Un tāpēc šī grāmatiņa, kurā jārisina uzdevumi, jākrāso un jārēķina un jādara vēl visādas interesantas lietiņas, ļoti cerams šo ārstēšanās laiku gan padarīs īsāku, gan arī jautrāku. Savus uzdevumus, laikam jau pirms tam pavaicājot savai vecmāmiņai, grāmatiņai ir sarakstījusi arī Sarkangalvīte kopā ar Leļu teātri. Prieks ir tas, kas dziedē un ārstē, un savu prieka deju klātesošiem dāvināja Agra Daņiļeviča dejotāja no deju studijas Dzirnes. Rokenrols vienmēr ir bijušas labas zāles pret daudzām lietām. Slimnīcas lielajā zālē pēkšņi mēs palaidām arī hokeja vilni, jo ar savu uzdevumu grāmatiņas pēdējā lapā prieku mazajiem pacientiem bija sagādājis Dinamo aizsargs Krišjāns Rēdliks ar meitu Laumu. Arī futbola izlases kapteinis Kaspars Gorčs, foršā māksliniece Elita Patmelniece un čoinais ēdienu gatavotājs un zinātājs Mārtiņš Sirmais arī bija pievienojuši savus priecīgos uzdevumus šai grāmatiņai. Un kā izrādās, garšīgākais ēdiens, ko Mārtiņš kādreiz ir ēdis, ir liepziedu saldējums, garšīgs un veselīgs. Un, kā zināms, tad arī dziesmā ir spēks, kas palīdz ātrāk izveseļoties, un tieši tāpēc kopā ar dziedātāju Ralfu Ēlandu un diriģentu Kasparu Adamsonu mēs visi kopā dziedājām. Un smaids pārņēma daudzus klātesošos, un domājams, daudziem uzreiz kļuva jautrāk. Patiesībā smieklīgāk, jo svētku konfetī salūts uzreiz mums nesanāca. Bet tas nekas. Galvenais, ka visiem bija jautri, un arī mēs to novēlam mūsu mazajiem līdzjutējiem Bērnu slimnīcā. Veseļoties ātrāk un darīt to ar prieku. Ar savu uzdevumu mēs veiksmīgi esam tikuši galā, salūts ir izšauts, bet kāds bija jūsu uzdevums piedaloties šajā te projektā Veseļojies ar prieku? Tādā ziņā, kā mēs noskaidrojām, prieks ir tas labākais veseļošanās līdzeklis, un lai spēlējot kaut ko vai risinot, būtu prieks. Es domāju, ka mēs mājās izmēģinājām, bija prieks. Tikai nesaki, ka tu pats to domāji. Nē, es neteikšu. Labi, tad es teikšu, kad Lauma to izdomāja, ja? Jā. Nu stāsti, ko tu esi sadomājis tur? Ar ko bērniem ir jāsaskarās, atverot, kura lapuse tā ir? Tā nav lapuses laikam. Pēdējā lapus ideāli nepalaidīs neviens garām. Tā, nu stāsti, kas tad ir jādara? Tev vajag, ja kādu figūriņu paņemt, uzmet divus kauliņus. Viens kauliņš, metamais kauliņš, kurš ir labajā pusē, ar to ej, un kas kreisajā, ar to reiķini. Ok, Kriš, ko tu varētu novēlēt visiem tiem bērniem, kuri šobrīd lasīs šo te grāmatu Veseļojies ar prieku šajā te Ziemassvētku gaidīšanas laikā? Nē, viennozīmīgi, lai līdz tiem Ziemassvētkiem tiek mājās arī. Paldies! Šī spēle parasti vispār tiem cilvēkiem, kuriem ļoti patīk reiķināt. Lai viņiem veids! Un atmīnusot. Paldies!